reklāmas laukumu var izveidot atkal. Spiežam pogu izveidot laukumu. Nosaukums, tātad jums ir kaut kāds nosaukums, piemēram, lielais baneris. Viņam ir kaut kāds platums un kaut kāds augstums. Piemēram, 980 x 90. Un, protams, viņam ir kaut kāds novietojums. Vai nu viņš ir lapas augšā, labā malā, kreisā malā, vai centrā vai apakšā. Tad šajā gadījumā viņš ir augšā. Pirmais ekrāns, tas nozīmē, kur viņš ir novietots. Ja jums ir jāskrolē uz leju, tad šis būtu, teiksim, otrais ekrāns un vēl zemāk būtu zemāk. Šajā gadījumā tas pirmajā ekrānā. Šeit ļoti ieteicams ierakstīt jūsu tehniskos nosacījumus baneriem. Tas ir, piemēram, tādi kaut kādi parametri. Ļoti vēlams to izdarīt šeit tieši atstāt, lai pircējiem atkal nav jāzvan, jāprasa, kā tad ir tieši kliktag parametri. Plus šeit var arī pievienot kaut kādus īpašos kaut kādus pazīšanās, kaut kādas lietas par šo baneru, piemēram, jums ir kaut kāda īpaša atlaide nopērts 2, saņem 3. dienu pa velti, tad tas arī šī tā vieta, kur to piefiksēt. Svars standarts, svars 40, absolūti vēlams atzīmēt pilnīgi visu šeit ķekšus. Te var arī neko nemainīt. Šī ir vieta, kur jāpievieno print screens, ekrāna šāviņš no tās reālās pozīcijas, baneru pozīcijas mājaslapā. Tas nozīmē, jūs vienkārši izvēlaties kaut kādu failu, JPEG vai PNG vienalga kādu failu, kur ir bildīti ar jūsu portālu dzīvē, kur ir kaut kā īpaši iekrāsots šis tieši reklāmas laukums. Pārdošanas veidi te norādam, kā tad jūs tieši pārdosiet šo baneri. Vai pa dienām, vai pa nedēļām, pa mēnešiem, skatījumiem, klikšķiem. Var arī būt dažādas pozīcijas kopā. Pieņemsim pa dienām un nedēļām. Tad šeit mēs laukumu piesaistam konkrētam mēdīju kanālam. Mēs zinām, ka šis laukums parādīsies riga.com visā portālā. Mēs spiežam ķeksi. Tālāk tas, ko mēs redzam. Skatījuma darbdienā viņš automātiski paņems tos rādījumus, kas bija pievienoti pie mēdīju kanāla. Un šeit iekopēs iekšā. Attiecīgi, ko tas nozīmē, ka tad, kad pircējs plānos šo te dienu, viņam dienā maksimums, ko viņš varēs dabūt, būs 40,000 skatījumu. Bet tālāk jau jūs šeit rakstat dienu, teiksim, tā diena būs 50 lati, un ja jūs ieliksiet 2 rotācijas, tad šis maksimums tiks sadalīts uz 2, un rotācijā katrā būs 20,000 garantēti skatījumi. Un brīvdienā, piemēram, 25, atkal 2 rotācijas, tad 10,000. Jo atkal skatījumi brīvdienā 20,000, tas ir kopējā dienas kapacitāte, brīvdienas kapacitāte. Un sadalot ar 2, loģiski ir 10,000. Tas, kas ir ļoti vēlams, ka mēs nemainam šos te datus. Šos datus nevajag mainīt. Ja ir nepieciešams koriģēt, cik tā kapacitāte šim konkrētam banerim konkrētā vietā ir, piemēram, jūs atklājat, ka jums šis te baneris tieši spēja patiesībā ģenerēt 50,000 skatījumus kapacitāte, tad 25,000 brīvdienā. Tad mēs varam šeit to pamainīt, viss būs kārtībā, bet tad obligāti šeit vēlreiz jāievada 2. Un tas, ko mēs redzam, uzreiz pamainījās garantētie skatījumi. 2, 2, 2, un atkal šeit viss ir palielinājās. Tas vienkārši ir jāatcerās, ka es atlikšu apakaļ uz 40,000, 20,000. Un atkal, ja kaut kāds izmaiņas tiek veikts par to, cik liela ir tā dienas maksimums, tad vienmēr vienkārši rotāciju skaitu vēlreiz ievedam un veicam šo auto korekciju. Saglabājam, un mēs redzam, ka riga.com visā portālā ir lielais baneris.